Vēķezeru. Un mums ir jāuzzina, kas tajā mežā mīt, kas tajā mežā atrodas, kāpēc viņš ir izveidojies un tā tālāk. Un mēs vēl aplūkosim izcirsto mežu pie Radziņezera. Un jā, mēs izdodamies rīteņiem. To mēs vēl darīsim. Mēs mēģināsim pārvarēt purvu pie Vēķezera. Tas būs ļoti interesants pasākums. Un cerēsim, ka mums izdosies. Kādi drošības noteikumi jāievēro velobraucienā? Kurš zina patai roku? Mēs brauksim pa labo malu. Viens aiz otra. Garā līņā. Mums ir vajadzīga veste, lai mūs pamana. Tas mums priekšā neizmigrē veste. Mēs būsim pareizi. Uzmanīgi. Cienīsim viens otru. Jā, un arī šoferus. Dodamies ceļā. Mēs kaut ko mēģinām. Kas jūs interesē, lūdzu, pie šī koka? Bērni runāja, kas jums ir? Jā. Un mēs te atradām, kas tas ir pa koku? Kādiķis. Kas ir īpaši kādiķim? Odziņas. Un smaržā nav? Paosties kuiņas. Tu jau neesi vēl paostījis nemaz. Ir īpaša smarža. Paiztikt adatiņas. As, vai ne? As? Jā. 34 zobi. Kodīgs. Īstenībā apkārtmērs jau arī iespaidīgs. Paskatāmies, re. Cik tur būs uz kādiem? Viņš tāds zarains, redz pie apakšas stumbrs. Cik tur ir liels? Liels, iespaidīgs. Tā. Cik apmēram metru būtu augsts, kā jums šķiet? 3. Būs 3? Vairāk, manuprāt. Zēni, nostājieties lielie, cik kurš ir? Pagaidi. Nu, 2 Jāņi būs, 3 izskatās. Jāni, cik tu esi garš? 1,77 m. Nu, pareizi, no 3 aptuveni. Es 1,75 precīzi. Nu, mums nav ar ko tik augstu uzkāpt. Tātad 1,70 m, tas būs 3,40 m, nu, un tur vēl kāds pusotras metrs. 3,40 un pusotras, cik būs? 4,90. Nu, pus 5 metri izskatās. Jā, izskatās. Ļoti labi. Un ko mēs te redzam? Vēl? Egle maziņa. Kas noticis ar eglīti? Nākam apskatāmies. Kas vainīgs? Vējš nogāzi. Skata, mums bija liels vējš. Jā, 20. oktobrī bija ļoti liels vējš. Kāpēc Vegle nav izturējis šo vēju? Tāpēc, ka zem bija, tas mitra. Mitra zemē. Kā ir ar saknēm? Paskatieties, gāras, dziļas. Miedsakne vai bāršsakne? Miedsakne. Kurš par bāršsakni, kurš par miedsakni? Balsojām! Ceiroku bāršsakne. 4,6. Kurš par miedsakni? 1 par miedsakni. Skolotājs Andra, kā ir pareizi? Jā, tātad tā ir tikai virspusē. Tāpēc arī egles neiztur tās vētras. Labi, un mums ir vēl viens liels kādiķis. Manuprāt, vēl viņš ir augstāks par to. Nu, cik šis būs augsts? Viņš ir augstāks par iepriekšējo. Tas bija 5, šitam vajadzētu būt. Skolotājs, paskatieties no malas, par cik apmēriem augstāks? 7. Tā. Kā var noteikt koka augstumu? Kurš atcerās? Nē, jūs arī tā varat darīt. Nu, runa. Tiešām? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, būs jau arī apmēram 10. Tā, 9. klase. Kas šis ir pa mežu tipu? Jauktais. Bet sīkāk jūs mācījāties ģeogrāfijā? Mētrājs,
damaksnis, purvājs, gāša. Jā, izskatās pēc damakša, jā. Nu, vismaz uz pareizo pusi ir jā. Jā, tas ir damaksnis. Bet tur tālāk droši vien mainīsies koku sastāvs, un viņš jau būs cits. Nav tāds krasas robežas starp damaksni, mētrāju un tā tālāk. Dzeloņu ritulis iespaidīgs. Droši vien no padomju laikiem palicis, no ganībām. Šie akmeņi atrodas pie Austiņu meža. Šeit blakus ir Austiņu ezers, jeb mums Mārsēnas pazīstams kā Radziņu ezers. Un tagad mēs parunāsim par to, kādā apģērbā ir jādodas uz mežu. Vai mazie zina, kādā apģērbā jādodas uz mežu? Jā. Nu, kā ir jāģērbjas? Zābakos. Jā, kas vēl? Bikses. Jābūt garām biksēm, garai jāskai. Jā, zābakiem jābūt gariem. Cimdiem. Jakai. Cimdiem obligāti. Noteikti galvas sagai. Kāpēc vajag tādu apģērbu? Tāpēc, lai nebūtu ētiņus un nesapņot. Jā, un kas var notikt, ja iekožēt? Laimas notiek. Jā, laima slimība varbūt, kas vēl varbūt? Varbūt arī encefalīts, ja kāds nav ārstējies. Skolotājs saģērbsies gandrīz ideāli. Jā, jo ja man ēcīt uzkritīs uz rokām, es viņu pamanīšu, ja man viss ir ciet, un te jau vēl var kapucīt ar vēl pievilkt. Jā. Ja man kāda ērci uzkrīt, tad viņa vienkārši nevar iesūkties. Ja nav tāda iespēja. Jā, labi. Bet bērni jūs noteikti visi esat potēti, jo... Man ir visi 3 potes. Jā, potes ir bez maksas. Un vecākiem bija jums tad jāizpotē. Jā, es arī esmu. Labi. Lūdzu, pastāstiet par sevi un savu mežu. Mani sauc Ilze Meistere. Es dzīvoju Mārsēnu pagasta Austriņos. Man apkārt ir dažādi privātie meži. Nu, un tā ieskaitā arī mūsu mazgabaliņš. Nocirsts ir te kaimiņu mežs. Kam tas pieder? Tas ir, es domāju, kad Lembu kalnu mežs. Kādā apmēram nocirsts? Būs kādi 8 gadi atpakaļ. Jā, tas ir kāds 8 gadus atpakaļ. Un tas ir pat ātrāk, tas ir kāds 10. Otru pēc ezeram, tas ir kāds 10 gadus atpakaļ. Tad tur jau jaunaudzīs atpakaļ. Kā piedari vai var pateikt? Drēmeņiem vai lembiem? Es tiešām nezinu. Pusē. Es esmu dzirdējis, ka tur... Vai tur ir drēmeņu mežiņš, ja? Un tas ir atkal lembu kalns. Jā, līdz kaut kādai vietai. Es tur arī nezinu tās robežas, tik smalki, kur tur kā. Un tas nosturīts ir mūsējais, kurš arī nocirsts. Kādam nolūkam jūs viņu izmantojat? Nolūkam, mēs atjaunojam ēkas īstenībā, un mēs remontu veicām. Tas viss ir ieguldīts. Vēl tagad ir koku materiāli, ļoti liels eglis, bija tādas dižās. Ir atjaunots, jā, tur jau ir viss iestādīts, un mums ir vēl pašiem nocirsts vēl viens nogabaliņš tur. To mēs šopavasar atjaunosim. To ir pat kaut kāda brauks tehnika, vilks tās. Un ko stādīsiet kādu mežu? Laikam priedus un eglis, visu skujkokus, jā. Kā ar bebriem, viņi te vēl ir aktīvi? Bebri ir ļoti aktīvi, paši redzat. Jā, viņi jums traucē? Viņi, ko viņi mums traucē? Viņi drusku mums jautrību uztur aizdampē šito te tiltiņu ciet. Jā, tad mēs te rudenī viņu attīrījām. Tas tādu paritīgo. Pilnīgi bija vispār ūdens apstājas pārticēt. Jūs cīnaties viņiem kaut kā? Nu, tā kā attīra tikai, jā? Nu, attīram, ko mēs cīnamies? Mednieki jau gan, jā, mednieki, jā. Bernāt Agris aktīvs ir. Viņš te darbojās. Liekas, kad ir kāda arī noķēruši to bebri, tā domāju, tā kā tā. Sēkni izspūt. Galvenais īstenībā ir tā, ka, ja jau to mežu nocērt un atjaunot, tad jau viss kaut tā normāli ir. Ko jūs mežā bez koku materiālu iegūst? Ogojam, sēņojam, atpūšamies, staigājam arī īstenībā daudz. Protams, ka es tādas čiekurus lasam, tāpat rogu darbiem šotos. Tas arī vēl. Mīļākās ogas? Bez ogām nekā. Bet vismīļākās, ir taču daudz. Melens īstenībā. Visai ģimenei? Jā.
tas ir ļoti, ļoti. Vērtīgs. Man, piemēram, ir avens. Man ir arī melons. Man arī melons. Zemenis. Zemenis? Jā. Patiesībā, jā, nu tagad tajos visos izcirtumos, kur tagad te izcērts, tur māsim ir zemenis vienmēr. Jā. Un kā ar sēņošanu? Sēņošanu, nu, es īstenībā sēņoju, bet tas nav tas mans. Es labāk ogoju. Es katru dienu nemaz drusciņas saugot kādu. Svaiga oga ir visveselīgākā. Pareizi. Jā, un tagad arī šī izcitumā te bija avenis, tā kā pasmuko, bet nu jau, pat tā kā vairs nav, jo nu aizaugo krūmu, tā kā paņem. Tā. Skaidrs. Mēs ejam pa kalniem un pa lejām, mēs ejam pa kalniem un pa lejām, mēs ejam pa kalniem un pa lejām, mēs ejam pa kalniem un pa lejām. Redziet, cik liels ir Rēķu mežs sākās pie lielā ceļa. Un turpinās līdz pat Karnātu mājām. Tavi draugi bieži jautā, kā tev iet, atbildi, ka tev nav laika vajag skriet, kur tu aizskriesi, ko tu redzēsi, ja tev brīvu dienu nekad nav, katru dienu tev tik prātā darbs, tāpēc paliec citu ādi skarbs, brīva laika nav, piekustis tu jau, tomēr tavā prātā tikai darbs, tikai darbs, tikai darbs, tikai darbs. Strādājamies arī savās brīvdienās, ievilkamies mierā arī svētdienās. Darbs ir svētki tev, jo tu strādā sev, strādā tā, lai visās malās dun. Katru dienu tev tik prātā darbs, tāpēc paliec citu ātri skarbs, brīva laika nav, piekustis tu jau, tomēr tavā prātā tikai darbs, tikai darbs, tikai darbs, Izcēsīsim. darbs, tikai darbs, tikai darbs. Filmē. Vai te visu vajag filmēt? Darbs, tikai darbs, tikai darbs. Darbs, tikai darbs, tikai darbs. Ilva! Uj! Pasmēriet mums, jā. Ko pieliet ar kameras? Lecam pāri, Janka. Beidz! Horen, beidz! Nu, re, un tagad izvelc, slapjo vietu parāda. Uzfilmē. Nu, cik ir? Pieliec pirkstu līdz slapjai vietai. Skāpju svariem manis pietiks vēl 2 pavasariem. Piere rievās, kaujas pozā, mīļotā noņem tās brilles rozā. Un kad modīsies no rīta, kā pēc darba padarīta, ķers pie kabām, tas nemīnis visas zaudētas atslēdziņās. Uz rītē. Un kā te vietā, ko tu dari? Es raustu plecu, saku, gaidu plaustas lieluma pavasāri.
dienas karstas, vārdi, kad trījus. Tā mēs dzīvojam, tā mēs svinam, kāpēc kaujas, rudlaums uz kraujas. Pierādījums, ka arī meitenes kaut ko dara. Kur smēlām Nozaļ jau otru arī. Parādi, kad modīsies no rīta, kāpēc darbam padarīta. Ķers pie kabām, tas nemiņas visas pazaudētas, zelta atslēdziņas. Likās nekad, bet ir jau klāt, un tūlīt iemācīsies staigāt, un ko ar mums darīs plaukstas lieluma pavasaris. Dzīve kā interviju svari, un kā tev iet un ko tu dari. Es raustu plecu saku, gaidu plaukstas lieluma pavasari. Satrudis. Ko? Vienkārši arī. Nu kā, viņš ir izgāzis, un pēc ir purvā. Tagad viņam sūnām ir ūdens, purvā, viss ir mitrs. Otrā pasaules kara laikā tiek tas vācu lidmašīna. Neviens viņu nav izvilcis ārā. Saka, tas ir bezdibens. Bet tas ir arī māsnēm vēķos. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. Vai ne? Paši sajūt. Cik nelamājas. Un rāks viņu varētu iedot. Kur es tā mežu? Kas šis ir pa purvu? Pārējais ir sīki koki un rekur vaiveriņi un rekur dzērveņu stīgas arī ir. Redzat? Rekur dzērveņi zem pērnājām lapām arī dzērveņi. Aizsargājumi, staipekņi. Aizsargājumi nav, staipekņi. Kā var redzēt, tur Kas tad tādi ir? Svagani tur jau ir ieauguši, redzēt? Ūdeni jau ir svagani, viņi tikai tumši zaļā krāsā, viņam gaišiem jābūt. Un te jau ir lāču sūna uz cinīša. Atkarībā no mitruma mainās sūnu sugas.
bet agrāk auga ļoti daudz lieli koki. Bet šeit atbrauca izcirtēji un šos lielos kokus nozāģēja. Bet mežstrādnieki atbrauca un iestādīja šos mazos brīnumainās prietītes. Šīs priedes, kas aug Ceļmalā, ir radušās no sēklām, kur atpūtas vējš. Indrānu iedzīvotāji šīs priedes apstrādāja, lai būtu skaistāk. Tāpat arī šī bērza birstele ir radusies nejauši. Vējš ir atpūtas sēklas no bērzu slējām, kas atrodas aiz skolas. Noslēgumā atbildēsim uz vienu jautājumu. Kāpēc jāiet pārgājienos? Lai izzinātu savu apkārtni, lai labi pavadītu laiku svaigā gaisā, lai uzzinātu kaut ko par mežu, augiem, kokiem, krūmiem, lai pārbaudītu sevi, Lai satīrītu mežu, lai atpūstos. Mēs mīlam